Esiet sveicināti degpunktā. Nedēļas sākumā kādā būvobjektā, rokot zemi, uzliesmoja strādnieks. 3 nepilngadīgi jaunieši izdomāja uzsmēķēt gultā. Tomēr izrādījās, ka tā nebija laba ideja, jo no izsmēķa aizdegās dzīvokļu durvis 280 kvadrātmetru platībā, kā arī degpunktā kolektīvs un 40 kravas automašīnas. Pēc skolas mājās nav pārnākuši 64 gadus vecais liepainieks Andrejs, kā arī 46 gadus vecā Lučīga. 2 skolnieki ar automātiem uzbrukt pašvaldības policijai, diemžēl nav arī likuma, kas viņiem varētu to aizliegt. Celtnieks no gultas apakšas paņēma bisi 7000 kg kokaīnu un marihuānas, kā arī digitālo fotoaparātu un devās atriepties par 15 gadus ilgušu pārdarījumu. Pašvaldības policijas inspektori ar degpunktu komandas palīdzību lielos daudzumos mēģināja ievest Latvijā gan alkoholu, gan cigaretes. Tās bija noslēptas automašīnu salonā zem peļķes. Vērīgie skatītāji, ugunsdzēsējs, mediķis un policists pasūtīja 3 mājas tālāk. Šogad jau 20 cilvēki nomiruši savās darba vietās. Mēģināsim vismaz šogad šo statistiku uzlabot. Laikā, kad cilvēki gatavojas ledus dedzināšanai, vilnis salauz degunu. Saudzējiet sev un tiekamies atkal rīt.